sagaidījāt? Kopš šī brīža raidījumu vadīšu es, un uzminiet, par ko būs šīs dienas raidījums. Es studēju multimediju komunikācijas 2. kursu jau. Studēju multimediju komunikāciju 2. kursā, 113. grupā. Bija atlasīta. Atlasītāji, diemžēl, man nepaņēma, bet tā kā tie vadītāji, kas bija paņemti, nespēja sevi pierādīt, tad, otrais svītrs bijām mēs ar Aivu, un tad arī mēs tā kā sākām vadīt šo pasākumu. Sākumā bija tāda interesanta atlase, uz kuras biju ļoti satraucies un nezinu, domāju, vai man tas izdosies vai nē. Bet, kaut kā pirmais tas pāris izjuka, kas tur tika te raidījuma vadīšanā. Tad es tā kā piešļūcu tur, Bet tu atceries, ka jūs pašā sākumā nos nepaņēmāt? Man nemaz nepaņēma pašā sākumā, un tad tie pirmie vadītāji tur izgāzās, tā teikt, un tad man pienāca man kārta, un tad izrādījās, ka mums ar Mārtiņu labi padodas. Uz teorētiskajām zināšanām augstskolā tā bija lieliski iespēja, lai sevi pilnveidot. Protams, kad tagad pēdējos gados arvien mazāk kaut ko jaunu iegūst, bet pirmais gads, es uzskatu, bija ļoti produktīvs un diezgan daudz izdevās uzzināt un jaunu iemācīties. Es jūtos brīvāks. Es varu filmēt bez maz vai jebkur, un man netraucēja apkārt kaut kādi apstākļi, kad kaut kādas īpašās situācijās, kad kaut kas varbūt neparedzams notiek. Mēs viegli izējam no situācijām. Ar Mārtiņu apspriežoties un uztaisam defektu par efektu. Tas ir normāls process, tāpatās kā visās valsts sistēmās, ka pēc trakniem gadiem seko krīzes gadi, un tur neviena valsts neizbeigs, vienkārši atkarīgs viss no tā, cik ļoti smaga būs tā krīze, pēc tās augšu pējas. Bet es domāju, ka pēdējie raidījumi pierādīja to, ka tomēr mēs varam savākties, un arī cik būtu mazs mūsu kolektīvs, mēs spējam izveidot kaut ko kvalitatīvu. Cilvēkiem čābīgi ar motivāciju. Nevienu jau nevar piespiest. Bet, jāsaņemās, jāiet uz priekšu. Nevienu jau nekur netur. Viss saistītais ar deju pasauli, kur jau 2/3 savas dzīves es tātad dejoju vai mācu dejot. Daudz atpūšos. Daudz nē, bet, protams, man mājās saimniecība jāuztur. Govs cūkas? Nē, nav lauksaimniecība, bet ziema nāk un tā. Uzstājos tie dažādākie korporatīvie pasākumi, kā arī tāds regulārais ir Jūrmalas hotela Jūrmalas spā kabarē programma, kas notiek gan katru sestdienu vai piekdienu, kā kurš datums iekrīt. Un mums tur ir 2 stundu gara programma, 2 cēlienos. Tāds kabarē stāsts. Jā, kabarē stāsts uzvedums. Pēc visām kabarē klasikām un jaunvedumiem un visādām tādām lietām. Ļoti labs pasākums, iesaku apmeklēt visiem, kuri gribēs kaut ko skaistu un foršu redzēt. Jūrmalā ir teātris, un es tur sākumā bija kaut kādas mazās lomiņas, tur kaut kur fonā bišķiņi, tad jau vairāk, un tagad jau 2. sezona, laikam, Ģimene un veltītais laiks tādiem tuvajiem draugiem, kas, varētu būt tāds kā ievads, ja es rakstīju grāmatu un būtu 3 nodaļas, tad ievads, kāpēc tā tad ir tik veiksmīgi man varbūt izveidojušies tās 3 karjeras, ko es nesauktu īstenībā arī par hobijiem, jo tas vairāk vai mazāk saistās profesionālā līmenī, gan teātris, gan dēja, gan arī visas pārējās aktivitātes. Līdz ar to, paldies tie, kas ir man bijuši apkārt un atbalstījuši. Ir tā piepalīdzēšana tieši deju jomā, tā varētu teikt. Mēs esam palīdzējuši Ritai Rītaniecei no jaunās Talenta fabrikas, kas bija nesen svētdienas. Līdz ar to iepriekš arī bija Jokarts, skatuvi, tur Martai Ritovai, arī uzdanco un Kiki Pāži. Zvaigšņu zaglēm uzdancojām fonā. Nesen es dzirdēju, ka man teica pilnīgi cilvēks, kurš nekad neesmu redzējis, ka viņi jau tevi zina. Un tad ir tas process, ka, es domāju dažreiz, kā izteikt, kad cilvēks ir pazīstams vai nav pazīstams, Tas laikam sanāk tā, ja tu nezini, bet tevi zina, tad jau sanāk, ka tu esi nedaudz pazīstamāks nekā citi. Ir bijis tā, ka
satiek kādu pazīstamu meiteni un viņai kā draudzene līdzi, un tad viņi jau, tā paziņa saka, ka jā, tev jau no pa gabalu jau man draudzene, tad tas runā TV vadītājs. Tā, bet nav tā, kad es iet pa ielu un jūstu, ka man tur visi atskatās un wow. Tas, ko es ļoti gribētu darīt, gribētu būt lielas skatuves kā aktieris. Un es arī pagājušajā gadā mēģināju, un arī, ka beigšu tagad te bakalauru, es vēlreiz stāšos un mēģināšu, jo tas tāds maziņš tāds tomēr savā ziņā līdz galam neizsapņots sapnis, jo tā emocija, kas ir tev atrodoties uz skatuves, tā ir tāda, ko, un tā iespēja izdzīvot citu cilvēku dzīves, likteņus, tas visam nav viegli, bet savā ziņā tas ir tā, ka tu pēc tam tev ir par ko pārdomāt, tu kļūsti daudzreiz bagātāks pats iekšēji, un tu sāc vairāk izprast cilvēkus, un tev sāk vairāk patīk pētīt cilvēkus, kā man to patīk darīt. Grūti teikt par manu nākotni. Es vēl neesmu vēl izdomājis precīzi, ko es uz ko tieši es tēmēšu, jo multimediju komunikācija ir ļoti plašs jēdziens. Tu vari iet gan par to pašu raidījumu vadītāju, gan būt kaut kur aizkadrā vai ļoti daudz sfēras, kur iesaistīties. Bet es domāju, ka tas noteikti palīdzēs. Kaut vai tas, ka tu komunicē ar cilvēkiem un runā. Tagad tu zini patiesību par Mārtiņu un Raivi. Priecīgs Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Tiekamies jau nākošajā sezonā. Raivi, mēs filmējam. Ko? Jā. Kur Mārtiņš? Čau, sorry. Labdien, cienījamies skatītāji. Sveiks, runātāji, skatītāji. Kur biji? Kā, kur es biju? Es cīnos ar prokrastināciju. Kāda nācija? Tā nav nācija, tā tāda slimība, ka tu visu atstājies pēdējo.